Ir 116. sērija, 3. decembris, un mans šodienas aicinājums ir negaidīt jauno gadu un sākt uzlabot sevi jau šodien. Kļūstam nesalaužam. Sākumā cilvēki tev teiks, ka tas, ko dari, ir muļķīgi, līdz brīdim, kad tev tas izdosies. Pirmajās dienās būs smieklu un bezvērtīgi padomu apstāties vai darīt citādi, jo rezultāts vēl nav redzams. Bet tieši tur sākas darbs. Klusumā, bez ovācijām, ar vienu godīgu soli dienā. Tev nav jāklausās dzīves padomu no cilvēkiem, kuriem nav dzīve, kādu tu galvenokārt vēlies. Tu uzticies sev, tu turi vārdu, ko devi sev, arī tad, kad nevienam tas neinteresē. Tu liec katru mazo uzvaru, vienu pie otras, kas palēnām būvē tavas vīzijas. Un tad pēc laika šie paši cilvēki tev prasīs, Krūti, kā tev tas izdevās? Bet atbilde būs pavisam vienkārša. Tu vienkārši ieliki nežēlīgu darba apjomu un neklausījies negatīvajos fonu trokšņos. Tu izvēlējies diskomfortu pār īso ceļu un regularitāti pār garstāvokli. Tava pārliecība pieauga nevis no aplausiem, bet no katras reizes, kad paveici grūto, kad negribējās. Un tajā brīdī tu sapratīsi, ka viņiem tas šķita muļķīgi tikai līdz brīdim, kad tas sāk nest rezultātus. Kādam sākumā tas šķita muļķīgi, bet tev tas bija vesels ceļš, kas tev pārveidoja. Turpinām iet uz priekšu nesalaužamē. Un tā vasaras sezona turpinās. Gaidam mīnus. Sāc šodien.